20. uzdevums. Tātad sākam ar kontekstu. Your coworker said Node 2 is running an older Kubernetes version and is not even part of the cluster. Update Kubernetes on that node to exact version that's running on control plane 1. Tātad vajag updateot nodi un pievienot clusterim. Then add this node, obviously add this node to the cluster and use kubeadm for this. Kaidā standarta uzdevums administratoram. Tam vajadzētu būt precīzi aprakstītam. Sāksim ar upgrade node. Upgrading kubeadm clusters. Ok, gan jau, ka tas būs īstais. Tā, paskatīsimies, kas vispār te notiek. Get nodes. Node 1, Node 2 tiešām neeksistē listā. Versija 1.28.2. Tas ir būtisks, ka versijas sakrīt nodēm un klasteriem. Un control plane'am. Ok, tālāk. Mēģināsim saprast, kas notiek šajā te nodē. SSH cluster 3, node 2. Ok, ja es te palaižu kubectl, nebija garantēts, ka tam vispār ir jāstrādā, bet tas te ir. Un versiju paskatāmies. Tā gan nevar, unknown flag version, jo tā ir komanda kā tāda. Deprecated, git version, go version, nokonfigurēts localhostu, nestrādā. Mums vajag cita veida, mums vajag flagu, nevis veselu optionu. Kāds mums ir flags for version? Varbūt -v vienkārši. Ok, gan jau dokumentācija pateiks, ko darīt. Tātad upgrading clusters. Ir jādara no major uz major versijas, no minor uz minor versijas pa vienai. Before you begin, kubelet, checking the repository, determine which version upgrade to. apt update, tas ir par control plane. Mums vajag kubeadm version. Kas mums šeit nestrādā. Tomēr ir kubeadm version 28.2 un te bija 28.2. Kubeadm ir pareizs. Vēlreiz varbūt es kaut ko nepamanīju. Kubectl version 1.27.4. Tātad šo te kubectl mums vajadzētu updateot. Kubeadm ir ok. Un kubelet version arī vajadzētu kaut kā droši vien, ka noskaidrot. Anyhow,
verify the upgrade plan, cube, upgrade apply, okay, upgrade node instead of cube. Vajadzētu drainot nodas, bet šajā testu uzdevumā būs ok arī šādi. Beidzot, kubelet and kubectl upgrades. Kubeadm tipa jau bija pareizajā versijā. Tā, paņemam šo te komandu, copy. Was already not hold, ok. Tālāk apt get kubelet copy. Paste, mums ir 1.29. 1.28.2. 1.28.2. 1.28.2. Un tā kā te bija 1.28.2, bet ir 2.7, tad ar šo būtu jābūt pietiekami. No 2.7 uz 28. Nu, pareizi būtu paskatīties arī šeit 2.7 uz 28. Before you begin, kubeadm upgrade 28. Tas ir priekš paša kubeadm. Kubelet. Tā ir tā pati komanda, nekas tur nav mainījies. Vienkārši katram gadījumam izmantosim labāk šo komandu. Pierreiz pārliecināsimies, ka tiešām ir identiska. Ir identiski, palaišam. Kamēr tas tur ir loading, skatāmies, kas tālāk jādara. Nofiksējam kubelet un kubectl versiju pēc upgrade. Nu, nāksies uzgaidīt. Event 28.2 for kubelet was not found. Iespējams, ka vajag tomēr pievērst uzmanību iepriekšējām komandām. Tā, kubeadm, upgrade, kubeadm version, apt mark, izdarīsim šo te copy. Paskatāmies, vai te nav vēl kaut kas interesants. Tā, apt cache Madison kubeadm. Nu jā, tā svītriņā ir nozīme. Tātad 1.24.2. Paņemam te grep
1.24.2 svītriņa 0.0. Ok, mēģinam vēlreiz. Tātad svītriņa 0.0. Svītriņa 0.0. Aiziet. Unpacking. Tātad viss izskatās, ka ir pareizi. Kamēr šeit viss notiekās, atgriežamies pie dokumentācijas. Upgrade kubelet. Šo mēs tagad darām. Nākamais solis tātad būs fiksēt versiju. Setting up. Tipa viss. Ok. That's done. Tālāk restartēt konfigurāciju un restartēt šos te, restartēt kubelet. Tipā OK. Tālāk bring the back online by making it schedulable. Tā kā mums šobrīd noda vispār nav pievienota, tad no šī nebūs nekādas jēgas. Tā vietā mums vajag pievienot nodi, kas nozīmē, ka vajag vispirms izveidot tokenu no CubeADM ar CubeADM. CubeADM token, paskatīsimies ātri, help, kaut kur kļūda sintaksē, CubeADM, nesaprotu viņš, kas ir CubeADM, ja? Tātad, varbūt no tās pašas worker nodes var pamēģināt. CubeADM token help. Aha, utilīta ir. Tālāk CubeADM token un skatāmies, kas mums te ir jādara. Mums vajag pievienot nodi un mums vajag komandu, ar kuru pēc tam to konfirmēt no nodas puses. Vai ir labs piemērs? Izskatās, ka nē. One output. Tā. Available commands. Un tad droši vien, ka create. Driver and help cube config string the cube. To mums nevajag. Global flags. Add dir log file. One output. Rootfs, skip headers, v. Skatāmies pašai create komandai helpu. Create, config, description, kur te ir pilnā komanda vispirms. Usage, create tokena, nosaukums, description, groups, help, print join command. Jā, to mums noteikti vajag. TTL, usages. Nu, iedosim tam droši vien, ka nosaukumu šo te cluster 3 node 2
Kaut kas man liek domāt, ka cluster 3 nevajag rakstīt. Tā. Ok. Varbūt. Fail to load admin cube, open root cube connostra. Tas droši vien, ka ir tomēr jādara no admin nodas tādā gadījumā. No control plane nodas, jo citādāk šis te nezinu, kas ir jādara. Cube admin join. Tieši tik vienkārši tokens ir gatavs. Un tagad no pašas nodas laižam join komandu. Preflight check, starting kubelet. The node has joined the cluster. Viss tālāk kubectl get nodes no jebkurienes. Tad no šī te varētu iet ārā, bet pagaidām izdaram šādi. Get nodes, ready. Viss, 16 sekundes atpakaļ, noda jau ir uzstartējusies ar pareizo versiju. Done.